beigās, kurš tad ir tas īstais ieguvējs? Salīdzinām apkuras izmaksas pilnīgi jaunā projektā un vecajā sēriju veida projektā. Tagad Latvijā tieši apkuras sezona, attiecīgi aktuāls jautājums. Paskatīsimies, cik aiziet mēnesī apkuras rēķinā Panorama Residence. Tas ir pilnīgi jauns ar A+ energoefektivitāti projekts un paskatīsimies nesen pārdotā 467. sērijas projektā. Lai būtu godīgi, mums jāskatās, ka dzīvoklī dzīvo pilnvērtīgi, jo kā nekas šajā jaunajā projektā ir individuālai skaidītāji, zinām, ja neviens nedzīvo, radiatoru nogriezt nost, apkurs rēķins tad būtu 0. Man tieši ir rēķins no tieši šāda paša 4 stabu dzīvokļa, kur dzīvots ģimene ar 2 bērniem. Cik patērēts ļoti daudz. Ūdens patēriņš ir liels un par apkuri ir aizgājuši 54 eiro. Bet tagad paskatīsimies 467. sērijā 4 stabu dzīvoklis, kur arī dzīvojusi ģimene. Tādam ir aizgājuši 120 eiro. Tas ir tikai par apkuru. Tas nozīmē papildus vēl vispārējie komunālie maksājumi. Tad jautājums jums, vai jūs gribat ietaupīt uz to iegādes brīdi, nopirkt tā kā par lētāku summu to dzīvokli, vai arī gribat ietaupīt jau dzīvojot tajā īpašumā un attiecīgi mazāk maksājot katru mēnesi, jo beigās kurš tad ir tas īstais ieguvējs? Iekomentē savas domas, vai tev tiešām šie rēķini arī šķiet lieli. Ja tev interesē šāds pats ļoti skaists 4 stabu dzīvoklis ar zemiem, tiešām smieklīgi zemiem apkuras rēķiniem, sazinies ar mums.